Esiet sveicināti Jāņu Viesturu video auditorijā. Aiz manis atrodas iespējams viens no vissenākajiem nekustamajiem īpašumiem pasaulē. Tas ir plato, kurā ir skaidri saskatāmas dinozauru pēdas. Tas atrodas Turkmenistānā, Koitēndagas rezervātā pie robežas joslā, vietā, kurā ir sarežģīti iekļūt. Toties vietējiem šeit patīk un viņi arī intensīvi būvējas. Daba Turkmenistānā piedāvā milzīgu amplitūdu. Tie ir plašumi līdz tāltāliem apvāršņiem, tie ir kalni dažādās krāsās, tie ir 90% tuksneša un tā noteikta dzīves izjūta. Pārsteigums sagādā cilvēku spēju pielāgoties visdažādākajiem apstākļiem un dzīvot it kā neiespējamās vietās. Te arī mūsdienās cilvēki ļoti novērtē un pielūdz dabu, jo tieši dabas resursu bagātība Turkmenistānu šobrīd padara par neatkarīgu, pašpietiekamu valsti, kam patīk turēties pie saviem dzīves noteikumiem. Šis jau ir nākamais, alu laikmets. Ne tāpēc, ka šeit kāds būtu dzīvojis, bet tāpēc, ka Turkmenistānā joprojām daudz cilvēku tic, ka šī ala piepilda vēlēšanās. Jums atliek tikai no sava apģērba noplēst strēmelīti, iemīcīt mazā māla pikucītī, uzmest gaisā. Ja tā pielips pie griestiem, vēlēšanās piepildīsies. Ja ne, tā tad nebija īstā. Tas, ka pasaule to izvēlas nesaprast, vietējo dzīvē maz ko maina. Tie vispirms pieder savai ģimenei, savai ciltī, savam novadam, savām tradīcijām, savai ticībai. Tikai tad valstī un prezidentam. Pasaule un tās globalizētie likumi cilvēkus te maz interesē. Grozies kā gribi, svarīgākais rituāls joprojām te ir un paliek kāzas, kas uzmirts gan dziļi laukos, gan pilsētas viducī. Savrupajam rietumniekam tā krāšņuma liekas par daudz, un viņš ir gatavs mesties kaut tuksnesī. Sēž tad kanjona malā un pārdomā dzīvi, kas es esmu un kuram vajadzīgs, un kāpēc man tik grūti šeit iekļūt. Austrumniekiem ar viņu kolektīvo kultūru šāds jautājums nenāk neprātā. Viņu dzīvi nosaka piederība kopējam ornamentam, ritmam un kārtībai. Gadu tūkstošiem dabas plašumi likuši cilvēkiem turēties kopā un šķirot savējos no svešiem. Kanjoni ne tikai liecina par senu aizvēsturi un liek sirdī lēkāt bijīgā pielūgsmē, tie arī rada jaunas atklāsmes. Ja pilnīgā klusumā veries visapkārt, zinot, ka skats var aizklīst
pat 90 km tālumā, tad tu atceries jēdzienu tālredzība. Un skaties tālu, un skaties ilgi, un saproti, ka šīs turkmēņu ciltis to darījušas simtiem un tūkstošiem gadu. Varbūt nav ko viņus mērīt pēc saviem noteikumiem no rietumu skatu punkta. Viņi redz vai nu tālāk vai savādāk, un pēc daudzajām skarbajām vēstures mācībām viņiem ir visas tiesības celt savus mūrus. Senās civilizācijas vienmēr ko māca, arī tad, ja tās ir tikai drupas. Agrāk šeit viss plauka un zēla, tāpēc, ka te bija ūdens, te bija karavānu krustceles, un ļaudis jau kopš seniem laikiem bija sapratuši, ka ap savu apmetni ir jāceļ mūri, augsti, lieli ar sarktorņiem. Garākais bija pat 236 km garš ziedu laikos. Ap šo vietu, seno Erkalu, mūris bija 14 km. Šķiet, ka Turkmenistānā mūru tradīcija ir saglabājusies. Zīda ceļa pērli Mervu, pilsētu, kas kādreiz bija austrumu metropole un pat lielākā pilsēta pasaulē, bagāta, visu kultūru un reliģiju krustpunkts, šo pilsētu un visu dzīvo apkārt nopostīja Čingishana ordas. 1882. gadā ar milzu pārspēku un bruņojumu pārākumu turkmēņu cilšu pretošanos satrieca Krievijas impērijas paplašinātāji. Kopš neatkarības atgūšanas turkmēņu ideoloģija šos vairākās 100 gadus no savas publiskās vēstures ir izsvītrojuši. Te tiek slavēts viss turkmēniskais, reizēm smieklīgi un pārlieku, bet mērķis ir sasniegts. Šo valsti nav iespējams sajaukt ne ar vienu citu. Tajā ir milzīga amplitūde visā. Arī nekustamajā īpašumā, kas sākas ar jurtām un ganu māla būdiņām tuksnesī un beidzas ar kosmisko nākotnes pilsētu, vairākus Ginesa rekordus uzstādījušo baltā marmora galvaspilsētu Ašhabatu. Tai blakus ir senā Nisa, partiešu valsts, Kristus dzimšanas lieciniece. Arī tā rāda, kā rodas un sabrūk dažādas civilizācijas. Ieskrienoties tuksnesī, var nonākt pie Darvas gāzes krātera. Tad veries uguns stihijā un saproti, cik tuksnesis ir bagāts. Arī šeit, tuksnesī pie Darvas krātera, ir visas iespējas uzņemt turistus. Ir gan daba, gan nacionālais kolorīts, gan komforts, tomēr to visu bremzē sarežģītā iekļūšana valstī. Bet, kad esi šai brīnumzemē iekļuvis, ļaujies visam, ko tā dod. Taču atceries, ka šī zeme vienmēr piederēs tikai savējiem. Ar visu kustamo un nekustamo īpašumu, ar visu bagāto tradīciju slāni, kas aug no dabas un turkmēņu cilšu kolektīvajā atmiņā iekodētās aizvēstures.